You're giving me first kiss. You're giving me walk of Sveiciens visiem klātesošajiem. Vai mani var dzirdēt labi? Jā, dzirdu. Super. Es dzirdu labi. Ok, ļoti labi. Arī nav ieslēgts mikrofons. Tad varam sākt. Prieks jūs redzēt. Šodien, kā jau virsraksts vēsta, ir jautājumu un atbilžu sesija par BIM. Un nedaudz par šodienas kārtību. Pirmkārt, būs daži jautājumi, kas ir uzdoti iepriekš pirms sesijas. Tiem ir tā kā prioritāte. Un pēc tam jūs varat droši uzdot savus jautājumus, vai nu izmantojot mikrofonu vai čatu. Jūs varat uzdot jebkura līmeņa jautājumus, sākot no tā varbūt pat kas ir BIM, un droši arī kaut ko sarežģītāku tehnisku. Esmu arī atvērts dažus modeļus vaļā, ja gribās kaut ko varu parādīt, pašus modeļus, vienotās datus, vidus un tam līdzīgi. Tā kā droši jebkura līmeņa jautājums, ja jums pat nav nekāda pieredze ar BIM, jūs varat uzdot. Tālāk, attiecībā uz aktivitāti, tiem, kas būs visaktīvākie jautājumu uzdošanā, no 3 aktīvākajiem mēs izlozēsim vienu, kurš dabūs bezmaksas šo BIM kursu iesācējiem, kurš ir tiešsaistes kurs. Tā kā es iedrošinu uzdot jautājumus pēc iespējas vairāk un droši dažādi jautājumi, dažādi līmeņa jautājumus. Un jā, tad ievadā pavisam īsi izstāstīšu, kāda ir mana pieredze saistībā ne tikai ar BIM, bet vispār būvniecības nozari. Tad jau ķeramies pie jautājumiem. Īsumā šajā nozarē darbojos jau gandrīz 15 gadus. Iegūju maģistra grādu Tehniskajā universitātē saistībā ar būvinženieriju. Nedaudz arī strādāju kā konstruktors, būvinženieris, un tur arī man pirmie soļi saistībā ar BIM, gan projektu izstrāde, gan pēc tam vēlāk arī tieši BIM ieviešana, BIM standardizācija uzņēmumā pirmajā darba vietā. Un tur pirms vairāk kā 10 gadiem tad BIM bija ļoti jauna lieta Latvijā, bet arī Eiropā, pasaulē. Līdz ar to bija ļoti maz informācijas, kā vispār izstrādāt projektus BIM vidē. Tad bija daudz dažādi jautājumi jāšķitina gan par prasēm noformēšanu, gan par specifikāciju iegūšanu un tam līdzīgi. Paralēli visu šo laiku esmu bijis iesaistīts dažādu līmeņu projektos, bet arī esmu mēģinājis BIM izmantot personīgos projektos, gan kā BIM pārvaldītājs, respektīvi objektu pārvaldītājs, kā vairāk kā 5 objektos pielietoja dažādas lietas no BIM, kas palīdz gan mazos, gan vidēji izmēru objektos, gan arī pirms 3 gadiem es uzbūvēju pats savu māju, pielietojot arī BIM tehnoloģijas un izdarīju ļoti daudz dažādas vērtīgas secinājumus, kas no BIM strādā un kas arī nestrādā ļoti mazos projektos. Un tie secinājumi arī bija diezgan pārliecinoši par to, ka BIM noteikti strādā, bet ir atsevišķi nianses, kas principā nav noderīgas, kas ir tā kā liek varbūt nelielos projektos, bet viennozīmīgi BIM ļāva gan uzbūvēt lielisku māju, gan arī ietaupīt līdzekļus. Pēc tam es būvēju Covid un kara laikā, un tad piedzīvoju visu to, kad materiāla cenas ļoti svārstījās, bet ar visu to izdevās gan iekļauties budžetā, gan arī pabeigt māju, gan arī kaut kādā mērā arī ietaupīt līdzekļus. Un šobrīd mana ikdiena ir saistīta ar uzņēmumu iTAD vadīšanu, kur es pārsvarā esmu iesaistīts salīdzinoši lielos projektos, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un tur mēs nodarbojamies gan ar tādu lietu kā modeļu izveidi, dažādām disciplīnām, dažādām stadijām, gan ārējās infrastruktūra ceļi un inženieru tīkli, gan arī ēkas un dažādas to daļas, gan arī ražotājiem BIM modeļu izveide.
Pēc tam otra lieta, ko mēs nodarbojamies, ir tieši projekta analīze, jeb mēs mēģinām saprast, vai to projektu var kaut kā uzlabot, lai pēc tam būvniecības laikā nebūtu pārsteigumi, respektīvi izciert kļūdas, un arī radīt pasūtītājiem vidi, lai viņš var izvērtēt šos risinājumus 3D vidē un arī iegūt pēc tam rezultātu, par ko viņš ir priecīgs. Un visbeidzot, arī saistībā ar BIM ieviešanu, tātad šie iepirkumi, dažādas prasības un tam līdzīgas lietas ir tas, ko mēs ikdienā darām. Man ir bijusi tā iespēja iesaistīties vairāk kā 100 dažādos projektos, gan Latvijā, gan ārvalstīs, gan pasūtītāju, gan būvnieku, gan projektētāju pusē. Tā kā jūs droši varat jautāt jebkura līmeņa jautājumus un centīšos, protams, atbildēt. Tā, pirms mēs sākam ar jūsu jautājumiem, es uztaisīšu vienu nelielu aptauju. To mēs pamēģināsim. Okay. Jums jāparādās būt nelielai aptaujai. Jautājums ir, vai jūs esat izmantojis BIM kādā no saviem projektiem? Kā pamēģiniet atbildēt? Tā, lielākā daļa ir atbildējusi. Pamēģināšu pabīdīt tos rezultātus, varbūt viņus varēs redzēt. Tad no šīs dienas auditorijas varam redzēt, ka aptuveni lielākā daļa, tas ir vairāk kā 50%, ir izmantojuši BIM kādā no saviem projektiem, bet tomēr arī vairāk kā 40% nemaz nav lietojuši BIM savos projektos. Ok, forši. Tad varam sākt ar jūsu jautājumiem. Un tad, kā es minēju sākumā, tad pirmie jautājumi ir tie, kas uzdot iepriekš, bet jūs tad droši varat sākt rakstīt savus jautājumus čatā, vai arī tad, kad es atbildēšu tos jautājumus, tad jūs droši varat arī ieslēgt mikrofonu un uzdot jautājumus uzreiz dzīvajā. Okay, pirmais jautājums, kas bija uzdots, bija, kā notiek modeļu pārņemšana no citas puses, piemēram, projektētāju modeļus pārņem būvnieks. Un šis jautājums bija uzdots tādā kontekstā, kad, piemēram, kad pasūtītājs projektē iepērc būvē pakalpojums, un tad projektētāji ir izstrādājuši modeļus, kas ar viņiem notiek, vai būvnieks viņus uzreiz var pārņemt un ar viņiem strādāt, vai arī tomēr tas nav īsti iespējams. Tā reālā praksa parāda, ka katrs modelis tomēr ir autora darbs, tā varētu viņu nosaukt, jo tos modeļus var izveidot ļoti dažādos veidos. Mēs runājam par arhitektūras būvkonstrukciju modeļiem, un bieži vien tiešā veidā pārņemt un turpināt kādu darbu var nebūt racionāli, tāpēc, kad ņemot vērā šos dažādos principus, var būt ļoti grūti to informāciju pēc tam pārstrādāt, apstrādāt. Līdz ar to mums atnāk piedāvājums, un tur parādās, kad ir bijuši projekta fāzes modeļi un nepieciešams tos turpināt modelēt būvniecības laikā, tad mēs vienmēr reiķinām, ka tas būs jādara no nulles. Jo ļoti bieži tās situācijas, kad tos modeļus uzreiz nav iespējams turpināt izmantot. Tas nav vienmēr, bet dažreiz paveicās, bet dažreiz var arī nepaveikties, un visbiežāk arī nepaveicās. Okay. Nākamais jautājums bija par BIM un BIS būvniecības laikā, kā tas notiek. Šobrīd atbilstoši MK noteikumiem BIM ir jāiesniedz BIS, un tā tad būtībā projekta izstrādes laikā, būvprojektēšanas laikā, noslēdzot šo būvprojektēšanu un iesniedzot projekts būvvaldē, tomēr attiecībā uz būvniecības fāzi, tur ir jānodala tā robeža starp autoru uzraudzību un pēc tam un izmaiņām autoru uzraudzības kārtībā un izmaiņām būvdarba laikā, kuras arī vienmēr pastāv. Līdz ar to šajā jautājumā es skaidru atbildi nevaru sniegt, tāpēc, ka iespējams autoru uzraudzības kārtībā būs iespējams šos modeļus atjaunot,
Varbūt kāds no auditorijas var šo jautājumu arī pakomentēt. Tomēr būvniecības laikā tāda iespēja parasti vismaz šobrīd nav. Un tur arī atkarīgs ir no līguma nosacījumiem. Vai būvnieks ir atbildīgs par modeļu aktualizāciju atbilstoši uzbūvētajiem dabā, vai arī nav. Bet visbiežāk, jebkurā gadījumā tā informācija tiks dublēta kaut kādā vienotajā datu vidē, kuru tad nodrošinās vai nu projektētājs, vai pasūtītājs, vai būvnieks. Okay. Šie bija 2 jautājumi, ko es saņēmu iepriekš, un tad es skatos, ka mums ir jau parādās pirmie jautājumi čatā, bet, kā es minēju, droši var arī izmantot mikrofonu, ja jūs gribat uzdot jautājumu. Šobrīd es redzu, Leons jautājums ir, tad to es arī šobrīd atbildēšu. Tātad, labdien, cik svarīgi ir izmantot pareizu zīmēšanas rīku BIM modelī, piemēram, sienas uzzīmēt ar sienas rīku, un kā izvēlēties pareizo rīku palīgi elementiem, piemēram, grīdlīstēm, lāsiņiem, palodzēm un tam līdzīgi, un citiem sīkiem elementiem, kuriem, piemēram, nav paredzēts speciāls zīmēšanas rīks 3D rasēšanas programmā. Pirmkārt, ir jāskatās, kādas ir BIM prasības projektā. Jo gadījumā, ja tādu nav, tad jums neviens nespiež lietot specifiskus rīkus, un jūs varat strādāt, kā jums ir ērtāk. Visbiežāk tomēr prasībās būs rakstīts, ka jums ir jāizmanto piemērots rīks, un gadījumā, ja tāda piemērota rīka nav, tad iespējams tas ir, ka par to ir jāinformē kaut kā pasūtītājs, piemēram, ar BIM īstenošanas plāna palīdzību. Un attiecīgi, piemēram, ka jūs izmantosiet, kā jūs sakat, kaut kādu sienas rīku, lai modelētu grīdlīstus un tam līdzīgi. Un vēl viena svarīga lieta ir, ka visbiežāk pasūtītāji modeļus skatīsies un viņus citos veidos izmantos tieši IFC formātā. Tas nozīmē, ka no autora formāta, no Revit, piemēram, Archicad būs eksportēts uz IFC. Un šajā procesā notiek tā saucamā kartēšana, jeb mapping. Tas nozīmē, ka kaut kādas kategorijas, kas ir autora modelī, tiek pārnestas uz IFC kategorijām. Piemēram, Revitā siena tiek kartēta kā IFC wall, un tā ir noteikta klasifikācija. Un šajā procesā to ir iespējams dažādus elementus pievienot dažādām šīm IFC klasēm tieši šajā eksportēšanas procesā. Tas nozīmē, ka jūs varat modelēt arī ar citu rīku, mierīgi, bet pēc tam eksportējot, tur viss ir kārtībā un viņš pareizi klasificējās. Līdz ar to tāda viennozīmīga atbilde, ar kuru rīku izmantot, es domāju, ka nav. Tur jābūt komunikācijai ar pasūtītāju un ir jāprasa, vai viņiem tas ir ok, kad jūs izmantojat, piemēram, sienas rīku grīdlīstēm, un ja iebildumu nav, vai ir kaut kāda papildus nosacījumi, tad tie ir jāievēro. Tas arī bieži vien iet kopā ar to, kādā veidā modeļi tiks pielietot. Ja modeļus izmantos, piemēram, tāmēšanā, būvapjoma iegūšanā, tad jāsaprot, vai pielietot šīs metodes, jūs iegūsiet tos atribūtus, parametrus, kas ir svarīgi tajā tāmēšanas procesā. Nu, piemēram, grīdlīsts garums un iespējams tips, kas būtu jāparādās tajos modeļos, vai arī IFC. Tā, nākamais jautājums. Es to pārsteigšu, lai netraucētu. Tas iepriekšējais jautājums. Kādu programmatūru jūs ieteikt elektriķiem un vājsprieguma inženieriem? Mēs strādājam rūpnieciskā projektēšanas jomā. Tad būtu precizējuši jautājums, kādu rezultātu jūs gribat panākt, respektīvi, kāpēc jūs gribat vispār kaut kādu BIM programmatūru izmantot? Vai tas ir kaut kādiem iekšējiem mērķiem, vai arī jūs gribat piedalīties, piemēram, valsts nekustamo īpašumu iepirkumos vai tam līdzīgi? Šobrīd es varu minēt, ka populārākie rīki Latvijā elektriķu vidū būs Revits vai Magicad plugins Revitam, tad būs tāds CADmatic un DDS kāds. Tie tādi, principā, 3 rīki, kas visbiežāk parādās, ko elektriķi izmanto. Nu, atkal ir jāstāsta jūsu darba specifika. Ja jūs sakat, jums ir rūpnieciskie projekti, iespējams, jums ir vajadzīgi kaut kādi specifiskāki aprēķini, ko šīs programmatūras var veikt.
Ja nē, tad atkal jāizvērtē, kādos projektos un kam jums tas ir vajadzīgs. Iespējams, jums pilnīgi pietiek pavisam vienkārši programmatūras, kas ļauj tikai pamata elementus samodelēt, kā kabeļu trepes un sadalnes. Un tur pilnīgi pietiek ar, iespējams, pat Revit Lite vai kaut ko tam līdzīgi, kas ir 60 vai 80 eiro mēnesī maksā. Tomēr, ja jūs gribat jau kaut kādus aprēķinus un tam līdzīgi, tad ir jāpapēta, kā es minēju, tie 3 rīki, ko visbiežāk izmanto elektriķi Latvijā. Ok, nākamais jautājums no Monikas. Tātad, vai varat paskaidrot, kas ir LOD un kāds tas ir, piemēram, interjeru projektam, Office-ēkai, ja tiek izmantot Revit programma? Ok, šeit es atļaušos jums kaut ko varbūt parādīt bišķīt vairāk, lai jūs varētu redzēt. Tā, tad LOD, definīcija LOD nāk no Amerikas, un tur ir, to nevar nosaukt par standartu, bet tā ir tā kā specifikācija, ko ir izstrādājusi, sākotnēji izstrādāja Amerikāņu arhitektu asociācija, pēc tam vēlāk pārņēma tādu organizāciju, kas saucās BIM Forum. Un tā pamatdoma bija, ka šis LOD definīcija paskaidro objekta ģeometrisko reprezentāciju, izskatu, kā objekts izskatās 3D vidē, un to paskaidrot dažādiem līmeņiem. Es to viņās parādīšu, kā izskatās tie dokumenti. Tā. Jaunākais, kas man ir 23. šobrīd, ko es parādīšu. Šie dokumenti, šīs LOD specifikācijas ir pieejams internetā bez maksas. Es bieži arī iekļauju iepirkumos. Tātad pie prasībām arī projektos Latvijā. Šis LOD prasības parādās. Tā. Tā man viņas atvērās. Rekuri. Ok. Tad, pirmkārt, LOD sastāv prasības no 2 daļām. Viens ir šis PDF dokuments, un otrs ir Excel dokuments, ko es arī parādīšu. Nu, tad visbiežāk šīs LOD definīcijas ir sadalītas tādos skaitliskās vērtībās, kā 100, 200, 300, 350, 400 un arī 500. Un tās LOD definīcijas paskaidro, kādā detalizācijā dažādas objektu grupas atbilst, kādā viņam ir jāizskatās atbilstoši katram šim cipriņam. Un visbiežāk, kāpēc izmanto šo LOD specifikāciju pasaulē, tāpēc, ka te ir tādas skaistas bildītes iekšā, kuras, piemēram, paskaidro, kā elements izskatīsies, vārds aizliec prom, dažādās detalizācijas pakāpēs. Nu, piemēram, šeit ir kolonas pamati, viņi izskatās 300. detalizācijā šādi, 350. šādi, 400. šādi. Un tas arī viss. Nu, tā īsāk sakot, 100. detalizācija nozīmē, ka objekts 3D vidē ir atrodams kā simbols, piemēram, kaut kāds rozetes apzīmējums, kas ir nevis kā 3D elements, bet kā 2D elements vidē. 200. detalizācija nozīmē, ka elements ir ar aptuveniem gabarītu izmēriem un aptuvenu novietojumu. 300. detalizācija nozīmē, ka gabarīta izmēri jau ir precīzi. Šie ārējie gabarīti novietojums elementu skaits ir salīdzinoši precīzs. 350. nozīmē, ka tur parādās elementi, kas ir kaut kādā veidā nodrošina sasaist ar citiem elementiem. Nu, piemēram, tur būs ieliekamās detaļas, kas nodrošina sasaist, piemēram, pamatiem ar kolonām un tam līdzīgi elementi. 400. jau ir tāda ražošanas detalizācija, ko, respektīvi, viņš atbilst gan arī 100% tam, kas ir dabā. Nu, protams, 100% tas arī ir tāds nosacīts jēdziens, jo faktiski modeļus iegūt, lai viņi atspoguļotu perfekti to, kas ir dabā, ir tuvu neiespējamam. Es skatos, tā es paskatīšos varbūt uzreiz saturu. Jūs prasījāt par interjeru, es paskatīšos, kas šeit ir par interjeru. Tā. Šeit arī tas viss sadalījums tam dokumentam ir atbilstoši amerikāņu principiem. Tie ir tātad substructure, tas ir apakšzemes elementi, shell ir fasādes elementi, tā skaitā sienas
sienas, ārsienas, ārdurvis un tam līdzīgi, un šeit ir interjers. Un vai šeit ir atsevišķi, mēs varam ierakstīt furniture. Nē, te nemaz viņu, es nepareiz rakstīju. Movable furnishings, un viņš atsaucās uz E2010, un kas ir E2010. Un te ir viena no tām lietām, es redzu, ka vēl viens jautājums parādījās par to, kādā veidā var noteikt objektu detalizāciju. Faktiski, principā to nav iespējams izdarīt, un es to uztaisīju pētījumu ar vairākiem simtiem studentu par to, ka es viņiem dodu, piemēram, elementus, un viņiem jāmēģina saprast, kādā detalizācijā tas ir. Teiksim, salīdzinot, varbūt 200 ar 300 lodu varbūt ir iespējams, jūs redzēsiet, varbūt galda vietā kasti, nevis formu, kas atbilst galdam, bet visādi citādi tas var būt diezgan sarežģīti. Un šeit arī, piemēram, es skatos uz to, kas ir rakstīts par mēbelēm, furnishings. Šeit ir dažādas atsauces uz dažādiem dokumentu daļām, un te, piemēram, atsaucās uz E20. Un tad man ir jāmēģina saprast no šī nolasīt, ko nozīmē šī detalizācija. Jā, bet, kā es teicu, visbiežāk parasti saprotu, ka 200. lots ir parasti kaut kādas kastītes, kuras aptuveni atbilst tam elementam, kas būs dabā. Savukārt 300. jau tad atspoguļo precīzi novietojumu, precīzi gabarītu izmērs. Jā, te aptuveni var redzēt kaut kādu salīdzinājumu. Tā, un vēl pieminot par lodiem, es gribēju parādīt to otro pielikumu, lai jūs zinat, ka tāds arī eksistē, bet viņu reti, kad pielieto. Es saprotu, ka lodu nav iespējams definēt lodu veselai disciplīnai, jo bieži vien būs nepieciešama dažāda detalizācija dažādiem mērķiem. Piemēram, ja mērķis ir iegūt būvprojekta saskaņojumu, tad iespējams, ka ir elementi, kuriem ir jābūt augstākā detalizācija, un ir iespējams, ka elementi var būt dažādā detalizācijā, kas ir zemāk. Un te ir tā tabula, kas izskatās, ļoti reti kāds viņu aizpilda vispār, bet idejiski ir visas iespējamās elementu grupas, kādas var būt. Šeit ir pamati, un tā skaitā šeit būs arī mēbeles un tam līdzīgi. Jāni, piedod, mēs neredzam neko īsti. Nav ekrāns. Skaidrs, ļoti interesanti. Iepriekšējo bildi jūs redzējāt? Nē, neredzējām. Nebija nevienas bildes. Jā, Haidī. Labi, ka jūs tagad pateicāt. Tā, Nav spaidīt pogas, kur viņas ir. Skaidrs. Un kā tagad? Redz. Redzam. Super. Labi, ka laicīgi pateicāt. Tā, katrā ziņā, ja jūs neredzējāt, šādas izskatās tās bildītas smukās, kas ir parasti klāt, kas cilvēkiem patīk šajos lodu dokumentos. Un tas ir principā vienīgais veids, kā aptuveni var saprast, ko nozīmē lodu, piemēram, 300, 350, tad mēģināt vēl lasīt, kas šeit ir rakstīts konkrēti klāt, paskaidrojot, kas tad ietilpst šajā lodu 350, piemēram, detalizācijā. Ja, tas, ko es sāku rādīt, bija tas Excelīts, kur ir milzīga tabula, kur ir par katru elementu grupu. Tas, ko tas BIM fórum specifikācija prasa, ir, kad jums būtu katram projektam jāizpild šāda tabula, tad pamatdoma ir, ka šeit ir dažādas projekta stadijas, piemēram, skiču stadija, tehniskā projekta stadija, darba detalizācijas stadija, construction documents, bet tādas varbūt arī dažādas stadijas, piemēram, tāmēšanas kaut kāda stadija, starposms, līdz certifikācija, viņam šeit ir jebkāda veida stadija, un katrai stadijai jūs mēģināt rakstīt, piemēram, kad konkrētais elements būs tur lodu 200 detalizācijā šajā stadijā, un tad nākamajā viņš būs 300. Jā. Tā kā milzīgs darbs. Neesmu gandrīz Latvijā nevienu pasūtītāju redzējis kaut ko tādu ir izdarījis, bet, manuprāt, tas tā kā ir diezgan svarīgi, jo jūs arī tā kā domājat līdzi, kāpēc jūs kaut ko prasat vispār modelēt un kādā detalizācijā tas ir vajadzīgs. No detalizācija tas tikai viena no lietām, ko var paskaidrot par objektu ģeometriju. Ir arī citas lietas, kā piemēram jautājums par grafisko informāciju, par tekstūrām, par krāsām un tam līdzīgām lietām, kur šis standarts vispār neapraksta. Ok, šī izplūdu. Atgriežos atpakaļ pie pārējiem jautājumiem. Redzu, ka diezgan daudz.
Tā. Šī atpakaļ. Tā. Un tas nav atkarīgs no kāda programmatūra tiek lietota. Tas ir vienkārši definīcija, kā es jums uzreiz parādīšu modeli, kā izskatās. Reku, piemēram, man ir kaut kāds modelis vaļā. Nu, uztaisīsim griezumu. Kādu, lai mēs redzam, kas ir iekšā ēkā. Nu, un šeit, pirms skatoties uz šo gultu, ļoti grūti ir saprast, tas ir LOD 200 vai tomēr 300. Ja tie gabarīti izmērīti kā ir pareizi, bet droši vien, ka tā gulta neizskatīsies kā kaste. Diezgan pagrūti ir pateikt. Šeit ir kaut kāds skapis. Visdrīzāk varētu būt LOD 300, ja tie ārējie gabarīti ir pareizi, bet tā īsti identificēt, ka tas ir skapis grafiski, īsti nav iespējams. Tā kā parasti, šobrīd Eiropā ir arī citi standarti pasaulē, kur vairāk tomēr runā par to, kā modeli pielietos, kam tas ir vajadzīgs, kam vispār jums tā grafiskā detalizācija tāda ir vajadzīga. Ja. Jums ir svarīgi tā augstā kaut kāds tiešām mērķis tai detalizācijai, tad, protams, jūs varat prasīt. Ja, un to var arī aprakstīt bišķī citādos veidos. Tā, atgriežoties pie jautājumiem. Tātad par interprojektu paskaidrojām. Kāds ir jūsu labākais veids, kā integrēt Tekla un Revit BK projektu izveidē? Un tātad, kā integrēt Tekla un Revit? Visbiežāk tas notiks izmantojot šo pašu IFC standartu. Starp citu, paskatāmies šito projektu. Tā, šeit laikam būs Revitā izstrādāt būvkonstrukciju daļa, bet bieži vien, man liekas, bija vēl viens piemērs vaļā, tajās paskatīsimies. Šis ir no Trimble Connecta. Lēni lādējās. Katrā ziņā tas, ko atbalsta IFC formāts, ir, ka jūs varat strādāt jebkurā jums ērtā autorīkā, vienalga vai Teklā vai Revitā. Savukārt jums ir iespēja savienot šos modeļus, pielietojot šo IFC formātu. Un šeit savukārt modelis ir izstrādāts Teklā, arhitektūra ir izstrādāta kaut kādā AutoCAD Architecture, ja nemaldos, un šie inženieru tīkli izstrādāti ir Revitā. Ja, un tas viss ir apvienots, pielietojot šo IFC formātu. Te var redzēt arī paplašinājums IFC. Tieši tas pats ir arī šajā projektā, ko es rādīju. Te ir vairāk modeļi, bet princips tieši tāds pats ir, kad BK daļa šeit ir izstrādāta Revitā, UK daļa būs izstrādāta Magicad for Revit, Aizstrāvs, paskatāmies Revits. Te var arī paskatīties, kā izskatās šis modelis Aizstrām. Šis ir viens no projektiem, kur ir, piemēram, modelēti kabeļi. Arī viņi kā kabeļi kanāli modelēti, bet faktiski šeit parādās visi šie elementi. Tā, tālākajam. Vai neuztrauc rasējuma atšķirības starp programmatūrām? Šis jautājums varbūt nav līdz galam skaidrs, tāpēc, kad tādā normālā BIM procesā rasējumi tiek iegūti no BIM programmatūras, un tur atšķirības nav pieļaujamas. Un līdz ar to pārstrādājot BIM programmatūras ļaus noformēt rasējumus tā, kā tas ir vajadzīgs, lai saskaņot būvprojektu. Bet katrā ziņā, ja rasējumi atšķirās no modeļiem, tā nav laba lieta. Tā kā bieži vien dēļ tā iemesla ļoti daudz, kas pazūd jēga no tā BIM procesa. Tāpēc, kad tad būvnieks tāpat būvēs pēc rasējumiem, un ja tur ir bijusi kaut kāda super BIM koordinēšana projektēšanas fāzē, un modeļi ir super sakārtot, bet viņi neatbilst rasējumiem, tad kāda jēga no tā procesa? Rasējums stils, es nezinu, vai tur ir, es neesmu, kodīgi sakot, redzējis, ka būtu būtiskas atšķirības. Noteikti, kad ir, kā tie rasējumi tiek noformēti, bet visās šajās programmatūrās, ko es minēju, tur var noformēt rasējumus, kas atbilst nepieciešajām prasībām, lai saskaņot būvprojektu. Tā, nākamais jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis par ģenplānu izveidi 3D vidē?
Mans viedoklis ir, ka ģenplāna izveidei ir pamats, ir vērtība gadījumā, ja pasūtītājiem kaut kādā veidā ir jāizvēlās, jāsaprot, kā tas modelis integrējās apkārtējā vidē un kā izskatās, piemēram, labiekārtojumi elementi un tam līdzīgi. Tas tā kā ļauj, paskatīšos, vai man ir kāds piemērs, ko es varu parādīt. Savai mājai arī es kaut kādā primitīvā veidā to ģenplānu arī samodelēju, lai es redzētu, principā, tad man tikai šo es tad parādīšu, kā izskatās manai mājai. Tas ģenplāns ļoti vienkāršotā veidā, bet es viņu izmantoju gan, lai iepirktu bruģēšanas pakalpojumus un labāk pamatotu to, piemēram, paskaidrot augstuma atzīmes un atrast labākos risinājumus, kādā veidā to bruģi izvietot. Un kā es minēju, ja jums ir tas objekts, rādīšu vēl vienu piemēru. Šeit var redzēt tāds ģenplāna modelis, un te ir diezgan sarežģīts, un ja jūs gribat, piemēram, izvērtēt vai tos risinājumus 3D vidē un kā tas viss iet kopā, tam varētu būt pamatojums. Savukārt, ja mēs runājam par ārējiem tīkliem, tur bieži vien nav tik liela tā pievienotā vērtība, un tad ir jāizvērtē, tiešām tas ir vajadzīgs vai ne, un tad ir jāskatās katra konkrētā situācija. Tāpat arī par ģenplānu tieši tas pats ir jāizvērtē. Ja tā vērtība ir neliela, tad, manuprāt, var arī izvairīties no tā. Bet katrā ziņā tas nav tas sarežģītākie modeļi, lai gan no otras puses, tur, ja parādīsies kaut kādas ietveru apmalas un tam līdzīgas lietas, un tur ir viņas jāmodelē atbilstoši precīziem augstumiem, tad tur tas varētu būt diezgan piņķerīgi. Tieši tā salādējās. Tā, nākamais. Kādas ir galvenās problēmas, ar kurām saskaras strādājot BIM 3D vidē? Starp citu, es uzdevu vienu tādu jautājumu arī saviem LinkedIn sekotājiem, parādīšu. Tur bija tāds, kas ir jūs galvenās, kas jūs šobrīd kaitina visvairāk strādājot ar BIM projektiem. Tas vairāk tieši no BIM speciālistu skatu punktu. Viens no tiem atbildi bija, ka pasūtītāji, kur pasūta BIM un to nelieto, manuprāt, tā ir ļoti būtiska problēma. Sanāk, ka šobrīd BIM ir obligāts Latvijā, un pasūtītājs pasūta un nepielieto neko no tā. Un pēc tam tas izskatās vienkārši izmest naudu vējā, jo jums bija iespēja izskatīt risinājumus 3D vidē, visu kaut ko darīt, bet jūs to nepielietojat. Cita galība, ka jūs prasat kaut ko arī tādu, kuram nav reāls pielietojums. Tur šobrīd ļoti bieži tiek prasīt būvdarbu simulācijas, 4D simulācijas, kuras pieprasa pasūtītājs, bet beigās neviens nepielieto. Ne būvnieks, ne pats pasūtītājs, vai arī ķeksīšu pēc. Tas ir izdarīts, bet reāli praktiski pielietojumi tam nav. Bet katrai tai lietai viņai ir kaut kāda sava cena. Ja, un tās cenas var būt 10, 100 tūkstoši par dažādām lietām. Man vēl atbildēja nerealistiski termiņi. Tas arī ir sevišķi, tas korelē ar sarežģītām BIM prasībām. Ļoti bieži ir situācijas šobrīd Latvijas projektos, kur ir nopietnas BIM prasības. Es domāju, gan attiecībā uz to, kas ir jāmodelē, gan kāda informācija ir jāiekļauj. Un termiņi ir jau no sākuma definēti, piemēram, publiskajā iepirkumā, un ka tie termiņi neierēķina šīs dažādās BIM nianses, kuras prasa viennozīmīgi ļoti daudz laika. Ceļš tur kaut kāda rekonstrukcijas objekta un tam līdzīgi, kur kaut kāds izmaiņas jāveic modeļos, pēc tam tur jāģenerē rasējumi. Mums viens projekts, kur ir 1000 rasējumi, un tad kaut kādas izmaiņas, kas nāk no, piemēram, BIM koordinatoriem, kurš saka, ka jums tur kaut kas nav līdz galam pareizi, to pielabojot, pēc tam atkal ir jāeksportē 1000 rasējumi, aptuveni tādā veidā, un tad tas netiek ierēķināts, un liekas, ko tas prasa tik ilgu laiku, bet ir dažādas lietas, kas BIM vidē var prasīt, kā būtisku darbietilpību. Vēl viens bija jautājums,
tad, kad ir noteikts kaut kāds process, kā organizēt projektu, bet kāds no dalībniekiem to ignorē. Arī diezgan klasiski, kad jūs kaut kāds process definējat, un tad ir kaut kādas puses, kas to neievēro, un pēc tam rada problēmas visiem pārējiem. Nu, piemēram, visi izstrādā modeļus 3D vidē, un viens speciālists, piemēram, viņus konstanti kavē iesniegšanu. Tas līdz ar to kavē visu to, ka risinājums nevar izskatīt laicīgi 3D vidē, nevar veikt koordinēšanu laicīgi, un tas vēl pavēlk visus termiņus. Okay. Tā. Ejam tālāk. Kā vislabāk atšķirt lodu līmeņus, un to jau es pieminēju, ka tu principā izdarīt īsti nevar tik vienkārši, jo tas ir ļoti subjektīvs jautājums. Vienīgais variants, ko jūs varat, kā faktiski to var izdarīt, jūs varat vaļā modeli un vizuāli skatāties. Pēc tam jūs varat vaļā, piemēram, dokumentu, lodu specifikāciju, mēģināt atrast kaut kādus elementus, kas tur ir, kas ir, šeit, piemēram, kas tie tādi ir, tie ir, tas ir cauruļvadi. Labi, atvērsim, piemēram, UK daļu. UK daļa, piemēram. Skatāmies. Un tagad mēs mēģinām vizuāli saprast, kas tas ir pa lodu. Šeit kaut kas izskatās ir tā kā detalizētāk, vai caurulis ir lodu 200 vai 300. Ja skatāmies tikai pēc bildītēm, diez vai es tā varu pateikt. Ja, un te var redzēt, ka starp lodu un 200 un 300 bildes vispār identiskas. Tur jāmēģina izlasīt, kas ir rakstīts, ja, kad ir specifisks izmērs, novietojums, attālums, kas atbilst tam būvprojektam, tam, kā tas ir šeit iecerēts dabā. Ja, un tad ir kaut kāds aptuveni, arī kaut kādas lietas, kas varbūt aptuveni clearances, tas nozīmē šīs apkopes, piekļuvas zonas. Lūk, bet realitātē ir ļoti grūti kaut ko tādu izdarīt. Ja, kā mēs šeit redzam, ceļš tur, kur varbūt būs vairāk elementi, piemēram, mēs skatāmies, te arī nav īpaši daudz. Var gadīties tā arī, ka kaut kādi elementi kaut kāda daļa no elementa ir augstākā detalizācijā un kaut kāda ir zemākā detalizācijā. Ir ļoti labs piemērs vienreiz no būvnieka, kurš pavisam nesen tas bija, ka viņš viņam deva uzdevumu. Paskatieties, kurš šīm margām. Kā jums liekas, kādā detalizācijā ir margas? Varbūt liekas, ka tā kā detalizācija diezgan augsta ir, bet viņš saka, ka trūkst tur elementi, kas parāda, kā piestiprinās tā augšējā daļa pie stikla klāt. Ja, līdz ar to kaut kāda daļa elementa liekas ar augstāku detalizāciju, kaut kāda zemāka. Labi, ejam tālāk. VNI standartos ir LOD un LOI prasības. Tomēr sekojot ISO ir LOD, Level of Definition, kas sastāv no log geometrija un LOI informācija. Jautājums, kāpēc ir šāda atšķirība? Vispār LOI un log nav nekur iekļauti ISO standartos. Ja jūs gribat tā kā precīzāku informāciju, tad tajās es jums parādīšu. ISO standartos ir tā, iespējams tas numurs bišķi pamainījies, bet ir tāds, šitais arī nav īstais, vainojos. Tā. Kurš ir īstais ISO? Vēlreiz šitais te bija kas? Jā, šis ir pareizais nepieciešamais informācijas līmenis. Un šis ir tas, kas šobrīd ir tā kā pasaules mērogā aprakstīts par šiem LOD un LOI definīcijām. Un tur, piemēram, attiecībā uz ģeometriju, tur ir 1, 2, 3, 4, 5 dažādi principi, kas apraksta ģeometriju. Detalizācija, tas ir tas visbiežākais, ko saprot ar LOD. Tālāk ir dimensija, respektīvi 2D, 3D, piemēram, elements, kādās dimensijās viņš ir. Tad ir 2D, 3D, tad ir
izskats. Ja. Visbiežāk IFC modelī, ja mēs paskatāmies IFC arhitektūru, nav iespējams vispār eksportēt ārā materiālus. Ja. Pastīšos, vai man atvērās vaļā šis modelis. Projām varās. Respektīvi, IFC modelī nav iespējams eksportēt materiālus, ja, bet savukārt, ja jums tāda prasība ir, jūs to gribat, tad tad ir jāizmanto kaut kādi citi principi. Un tad ir parametriskums. IFC modelī neviens objekts nav, principā, nesaglabā savu parametriskumu. Tas nozīmē, ka, piemēram, autora formātā, autora modelī jūs varat, piemēram, mainīt dimensijas elementiem un tam līdzīgi. Tā kā, jā, runājot par standartiem, šis ir tāds, kas jau, es nezinu, cik viņam, man liekas, bišķi pamainījās tas numurs, viņš tagad ir starptautisks standarts, šis bija Eiropas standarts, neatceros no galvas to numuru, saucās Level of Information Need. Jūs ierakstīsiet šeit, Level of Information Need. Tas ir, tā doma ir, ka tas, kas aizvieto, kur ir ISO 817, tas ir tas, kas aizvieto visas tās lotu definīcijas, tā kā starptautiskā mērogā. Bet, godīgi pateikšu, Latvijā es neesmu redzējis, ka šo standartu kāds publiskais vai privātais pasūtītājs pielietotu. Mēs arī esam adaptējuši daļas no šī standarta savos projektos un arī varbūt ne pilnībā. Tā, un tad vēl, kas par savu precizējas jautājumu, tomēr tā ir starptautiski pieņem praksa, pat sekojot RBA, Rail Baltica, tātad prasībām dalās LOI un log. Bet jāsaprot ir, ka katrs pasūtītājs var definēt, kā viņš grib savā projektā. Mēs, piemēram, kur strādājam pasūtītājiem, mēs kaut kādas lietas adaptējam no šiem standartiem, bet tās definīcijas atšķirsies. Un tieši tāpat ar Rail Baltica ir pilnīgi cita definīcija, kura nebalstās uz starptautiskiem standartiem. Viņi paši pasaka, ko nozīmē log, piemēram, 200, 300 vai 400, un tas ir jāvadās pēc tā. Jā, VNI vairāk, arī it kā teorētiski Rail Baltica arī atsaucās uz, piemēram, BIM forum standartiem, bet, principā, tur vairāk jāvadās pēc tā, kas viņiem ir. Tur pilnīgi atšķirīgas tās interpretācijas nekā, piemēram, BIM forum specifikācijā. VNI vairāk balstās tieši uz šo BIM forum specifikāciju, ko es jums rādīju. Jā, bet BIM forum specifikācija tāda tas ir LOI definīcija vispār neapraksta. Jā, BIM forums apraksta tikai šo LOI definīciju. Tas rada apjukumu, nevar nepiekrist. Jā. Iesim tālāk. Nākamajiem jautājumiem. Tiem, kas vēlas sākt darboties BIM nozarē, kur sākt, ar kādu programmatūru vai apmācībām sākt? Pēc jūsu pieredzes mācoties par un ap BIM, kādas kļūdas pieļauj visbiežāk? Principā tas ir atkarīgs, jūs varētu varbūt vēl paplašināt jautājumu, kas ir jūsu joma, kur jūs darbojaties, jo te ir atšķirība, vai jūs esat, piemēram, projektētājs un izstrādājat, ražojat informāciju, tad esat autors, vai jūs esat pasūtītājs, kurš iepērk šo informāciju, iepērk projektu, vai jūs esat, piemēram, tāmētājs, kurš atkal apstrādā kaut kādu informāciju, ko ir radījuši citi, vai kurš cits nozarē saistīts speciālists, būvzraugs, būvdarbu veicējs un tam līdzīgi. Un katrai šai jomai ir savas programmatūras, savs ceļš, ar ko sākt. Ja vieniem tas būtu tātad modelēšanas programmatūras, vienam tas būtu vienkārši iemācīties lietot, piemēram, Trimble Connect vai līdzīgu rīku, kas ļauj tikai apskatīt modeļus 3D vidē. Man ir mājaslapā, ja nemaldos, paskatīšos, neredzu. YouTube'ā manā kanālā var atrast 4 vai 5 dažādus bezmaksas BIM pārlūkus, ko var izmantot, lai apskatītu modeļus. Piemēram, Autodesk Viewers, tas ir arī bezmaksas pārlūks. Un bieži vien, piemēram, pasūtītājiem pilnīgi pietiek iemācīties tādas programmatūras, un tas ir arī viss, lai varētu apskatīt modeļus, apskatīt risinājumus 3D vidē, piemēram, pastaigāties pa ēku. Te es nokritu uz jumta. Kaut kur piemēram, pastaigāties pa ēku un apskatīties kaut kāds risinājums šajā modelī, laikam nav man iekšā mēbeles. Bet, šādā veidā izvērtēt risinājumus 3D vidē, jā, un tam nevajag nekādas super apmācības. Tur pilnīgi pietiek ar
noskatīties varbūt kādu vienu video online, un tas arī ir viss. Bet, savukārt, jo specifiskāka joma, jo, protams, iespējams, mums ir vairāk nepieciešams kaut kādas konkrētākas apmācības, konkrētāka rīka. Bet tad jāsaprot, vienmēr ir kāds tas mērķis, kāpēc jūs to gribat darīt. Jā. Vienkārši tāpēc, vai tomēr jūs gribat kaut ko savā ikdienā uzlabot, vai jūs spiež, piemēram, ārēji apstākļu pasūtītājiem un tam līdzīgi. Arī kur ir precizējums, kāda ir nepieciešama rīka minimāla apjomā, lai būvnieks varētu izmantot BIM. Minimālais apjoms ir, ka jums ir iespēja atvērt modeļus un paskatīties risinājumus 3D vidē. Un tas jau dažiem būvniekiem ļauj paskatīties, padomāt, kā procesu organizēt un tam līdzīgi. Ja. Piemēram, kā es tur sūtīju kaut kādas modulīšas būvniekiem vai arī rādīju, kā bruģis jāliek ir un tam līdzīgi. Daudziem ar to pilnīgi pietiek. Ja jūs gribat jau, piemēram, tāmēšana, būvapjoms iegūt labāku, augstāku precizitāti tām lietām, tad jau, protams, ir jāiemācās kaut kāda rīka, kas to ļauj iegūt. Tur Solibri, SimpleBIMs vai tur ir vesela rinda ar dažādiem rīkiem, ko jūs tur var izmantot tāmēšanā. Ja, bet jāsaprot, ko jūs gribat, kādu problēmu jūs gribat risināt, respektīvi, ko jūs gribat ar to panākt. Sākotnēji es gribēju vienkārši zināt, ja piemēram, es kā būvdarbu vadītājs gribu piedalīties kādā iepirkumā, ja, un man saka, ka man jābūt ir, speciālistam vai kādam personai, kas strādā ar BIM, kas šai personai būtu vajadzīgs līdzi azotei, ja, teiksim, vai viņš vispār varētu iet un sākt strādāt. Jo, cik es saprotu, vai tur jau notiek arī caur to BIM komunikāciju, vai ne? Jā, protams, to ir iespējams veikt, jā. Bet, teiksim, droši pabeidziet. Ja, piemēram, būvniekam tiek uzjautāts, vai apjomi ir pareizi, vai, teiksim, vai jūs piekrītat šādam risinājumam vai kaut kas tam līdzīgs, ja, ar ko viņam būtu jāatbild, ar kādiem rīkiem, ja, un kādā veidā tas būtu jādara. Jā, tur ir vairākas lietas, ko jūs minējāt, bet tas noteikti, kad izriet, jo šobrīd nav tādu vispār pieņemtu standartu vai prasību, kas pateiktu, kas būvniekam ir jāzina, lai piedalītos iepirkumos un tam līdzīgi. Līdz ar to tas izriet no konkrētā iepirkuma prasībām, kas piemēram, jums ir jādara, lai kvalificētos iepirkumā, vai arī kas jums ir jāpārbauda būvniecības laikā. Jā, ir bijušas situācijas, kur būvniekam prasa pārliecināties, vai būvapjomi no modeļiem sakrīt ar to, kas ir pieejams specifikācijās vai projektētāja sagatavotajā tāmē. Arī tādas ir bijušas prasības. Līdz ar to tas arī no tā izriet, kas tad jums ir jāapgūst. Jā, lai salīdzinātu apjomus ar specifikācijām, tur vajag diezgan padziļināt zināšanas. Tas nav vienkāršs process. Tur vajag mācīt izvilkt apjomus, apzināties, ka neviens modelis nav nesatur 100% pareizu informāciju, un ir jāzina, kā to informāciju pateikt, kur ir pareiza informācija, kur nav, un tas ir vesela zinātne apakšā, kā to izdarīt. Ja? Bet, ja jums Es personīgi to esmu darījis, kaut gan es esmu būvdarbu vadītājs un neesmu projektētājs, un man nav šo speciālo rīku, ja? Bet es arī skatījos jūsu YouTube, man liekas, tas bijāt jūs, kas tur bija nopublicējis, kā pareizi tos apjomus kontrolēt un kā viņus pārnes uz Excel tabulām un tā tālāk. To es it kā zinātu, bet ir tas jautājums, ja es, teiksim, pats it kā kaut ko es protu, ja no tā bija, bet ja es aizieku, man saka, jums ir programma nodrošinājums, es nezinu, ko teikt, es nezinu, kam jābūt. Jā. Tur jau tā lieta, jā, bet, kā jūs teicat, ir arī vesela rinda rīkiem, kas ir bezmaksas. Ja jums viņi ir, tad jau var ķeksītis ir, kad jums ir tie rīki un viss ir kārtībā. Tā kā tas jautājums ir atkarīgs, kādā kontekstā tas ir un ko pasūtītājs ir prasa. Jo, ja tas ir vienkārši formāli jāizpild prasību, ka jums ir kaut kāds BIM rīks pieejams, tad jūs leju pielādiet jebkuru rīku un jūs varat pateikt, ka jums ir BIM rīks. Okay, virzīsimies tālāk, mums ir diezgan daudz jautājumu vēl. Labi. Okay. Paldies. Tātad, vai dzīmējot modelī var pielikt klāt kādu papildus level, līmeni, kas attiecinām tikai uz kādu daļu, piemēram, BK, un kādēļ BIM speciālists parasti ļoti iebilst pret papildus līmeņiem ārpus tā, ko norāda BIM speciālists. Okay, tas
ir droši vien kontekstā ar to līmeņu dalījumu. Tā ir viena no prasībām, kas saistībā ar ģeometriju, kādā veidā to veidot BIM projektos. Un tas ir saistīts ar elementu hierarhiju un piesaisti. Un tātad es uzspiežot, piemēram, uz pirmo stāvu. Šeit modelī parādās pirmā stāva elementi. Visbiežāk šī prasība attiecās tieši uz IFC modeļiem, tas, ko jūs redzat šeit. Un tas nozīmē, ka savā autorīkā, Revitā, jūs varat tos līmeņus definēt, kā jums ir ērti un kas jums ir vajadzīgs. Bet eksportējot, jums tad ir jāapskatās, lai tas atspoguļojums un tā hierarhija izveidojas atbilstoši, tā kā ir prasībās definēts. Nu, šeit, piemēram, arī tieši tāpat prasība dalīt pa stāviem. Ja mēs paskatīsimies, piemēram, inženieru tīklu modeli, tad šeit arī būs tieši tāda pat definīcija. Tur arī kaut kāda nosacījuma, ka, piemēram, elementi, kas ir vienā gabalā, tad viņi var iet līdz pašai augšai. Nu, tas ir atkarīgs no BIM prasībām. Pirmais stāvs, otrais stāvs un tam līdzīgi. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Viens no galvenajiem iemesliem ir saistīts ar tāmēšanu, kad ir tāmētājiem, tie, kas iegūst būvapjoms no modeļiem, viņiem ir tas ļoti palīdz, kad elementi ir piesaistīti noteiktiem stāviem. Otrs, tas ir arī kaut kādās algoritmiskās pārbaudēs, arī tajā pašā Solibrī dažreiz var izmantot šo dalījumu piesaist noteiktiem līmeņiem, lai varētu veikt noteiktas pārbaudes. Tā kā, īsumā tāda ir tā atbilde. Tā kā savā autorīkā, principā, ja nav kaut kādas superspecifiskas prasības attiecībā uz autorīkiem, jūs varat veidot tos līmeņus, kā jūs gribat, bet te ir jautājums par eksportēšanu. Revitā tur tāds ķeksīts ir, kas ir jāpieliek, ir defines building story vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad tas aizies uz IFC vai neaizies uz IFC atkarībā no tā ķeksīša. Tā. Ir publiski pieejami VNI izmantotie metodiskie materiāli par BIM izstrādi. Kāds ir jūsu viedoklis? Un kādā apjomā šie materiāli ir izmantojami citu publisko personu darbā? Šis ir labs jautājums. Tas, ko mēs redzam, ka ļoti bieži pasūtītāji pārņem šīs VNI prasības, un bieži vien viņi tā kā uzskata, ka VNI savos projektos viņi, tā kā viņiem ir jau diezgan liela pieredze, un kad gan jau kādām prasībām viss ir kārtībā. Diemžēl tā pieredze rāda, ka ne visos projektos šīs prasības ir piemērojamas, un ļoti bieži tur ir daudz, kas principā nav vajadzīgs. Viņas ir ļoti plašas tās prasības. Tur ir milzīgs daudzums lietas, kas ir saistīts, piemēram, kas ir informācijai, kaut kas jāpievieno elementiem klāt. Un ļoti daudzos projektos tas nesniedz to pievienoto vērtību, respektīvi citiem vārdiem tas, ko pasūtītājs samaksās par šīm prasībām, būs daudz lielāks, daudz vairāk nekā tā atdeve, ko šīs prasības dos atpakaļ projektam un pasūtītājiem. Līdz ar to mans viedoklis ir, kad es esmu pats redzējis, kur projekti dēļ VNI prasībām sadādzinās par 10 000, par 100 000, un kad no tām prasībām tās lietas, ko paprasti neizmanto. Es jums rādīju to vienu slaidu, kas bija, kur tas bija no viena igauņa BIM speciālista, kur pasūtītājs kaut ko paprasa, viņš par to maksā, bet neviens to beigās nepielieto. Ja, un VNI gadījumā tas ir, tajās prasībās ir diezgan daudz tādas lietas, kad var gadīties, kad no tā nav nekāda pielietojuma. Pie tam VNI prasības ir izstrādātas diezgan arī kaut kādā mērā specifiski viņu projektiem un viņu grāmatvedības specifikai, viņu apsaimniekošanas iespējams specifikai, lai gan viņi arī apsaimniekošanai es neesmu dzirdējis, ka viņi izmantot savus modeļus apsaimniekošanā. Līdz ar to tur ir milzīgas prasības, kā sagatavot modeļus apsaimniekošanai. Viņiem pat vēl nav īsti praktiska pieredze, vai tos modeļus izmantot apsaimniekošanā. Ar to viņi tur paprasa milzīgu daudzumu, tas maksā arī ļoti daudz un dārgi, bet beigās izrādās, ka tas nemaz nav balstīts uz praktisku pieredzi. Tā kā manuprāt, publiskajiem pasūtītājiem būtu ļoti uzmanīgi jātiecās par šīm prasībām, un vismaz katrā ziņā jābūt viņiem ir kompetentiem speciālistiem, kas spēj saprast, kas no tām prasībām tiešām viņiem ir vajadzīgs. Šobrīd publiskā apspriešanā jau bija šis Latvijas valsts standarts, kas būs it kā publiskajiem pasūtītājiem, kā pasūtīt BIM projektus,
bet viņš vēl nav tā kā iznācis. Grūti vēl spriest, es ceru, ka līdz gada beigām viņš iznāks, un tur bija tā kā paņemts viņa prasības, un es piedalījos tajā darba grupā, un tur ļoti daudz, kas tika izņemts ārā vai arī padarīts par brīvprātīgu. Un vispār viss standarts padarīts arī kā brīvprātīgs. Tā kā tas jau ir tā kā labāks ceļš nekā ņemt viņa prasības un uzreiz pielietot savos projektos. Ok, ejam tālāk. Vai esat bijis iesaistīts projektā, kur ir prasības LOD 500 as built, un kur reālā praksē pārņem šo modeli maintenance lietošanai? Es esmu redzējis prasības iepirkumos, kur ir tādas LOD 500, bet pats es neesmu nekad laikam piedalījies, un es droši vien arī nepiedalītos tādos projektos. Es atceros, bija viens labs piemērs, kur viens attīstītājs paprasīja laikam projektēšanas, vai tas bija arī būvdarba fāzē šos LOD 400, vai tā bija projektēšanas, man liekas, fāze LOD 400 modeļus. Nu, mēs, protams, skrupulozi sarēķinājām, kādas ir izmaksas, cik tas varētu izmaksāt, un pasūtītājs vispār atteicās no BIM. Tāpēc, ka ieraugot tās izmaksas, viņš saprata, kam tas ir vajadzīgs. Jā. Bet tehniski jāsaprot, ir kā tāds LOD 500, ja mēs skatāmies pēc tās amerikāņu specifikācijas, viņš to nav iespējams īstenot vispār. Tā kā tas ir tāds nerealistisks gaidas, jo, jūs redzat, LOD 500 nozīmē, ka modelis tā 400 detalizācija atbilst tam, kas ir pilnīgi dabā uzbūvēts. 400 varbūt ir pirms būvniecības ražošanas detalizācija, tad 500 ir atbilst tam, kas ir dabā. Ja, un bieži vien nav nekāda racionāla pamatojuma kaut ko tādu prasīt. Tā viens sekundīt. Tālāk. Viņa prasībām sako lielākā daļa Latvijas tirgus, pat nesaprotot, ko tas nozīmē. Diemžēl tam es varu tikai piekrist. Un tur, diemžēl, tā tas ir. Un tas pie tam ļoti bieži maksā publiskos līdzekļus, kur tiek izmantot bieži vien. Es esmu redzējis arī ļoti negatīvus piemērus, kur tiešām miljonos veidojas sadarbotinājums dēļ neracionālām BIM prasībām. Es pagaidām neesmu sapratis, kā vispār reaģēt tādos iepirkumos. Vienreiz bija ar Jūbu par šo viens strīds, bet tā kā arī viņi nesaprot detalizēti, ko nozīmē katra prasība un kā tas var ietekmēt sadarbotināt. Ja, jūs kaut ko paprasat, jūs par to maksājat miljonu vairāk, 10 miljonu projektā, piemēram, kur kopēc būs 10 miljonu, par miljonus maksājat vairāk. Ja, un lai tiešām tas miljons tā kā atmaksāsies tā investīcija, ko jūs maksāsiet. Visbiežāk es teiktu, ka nē. Okay, tālāk, kādu programmu aplikāciju risinājumu jūs ieteiktu izmantot pašvaldībai, lai nodrošinātu un pārliecinātos par BIM īstenošanu? Es ieteiktu iepirkuma laikā paprasīt vienoto datu vidi, kas nodrošina iespēju, ja jūs paši nenodrošināt, kas ir labāks variants, ka jūs paši nodrošināt vienoto datu vidi, ka jūs paprasat, ka jums piegādātājs nodrošina vienoto datu vidi, un te var būt Trimbles vai Dalux, un šajā vienotajā datu vidē jūs tad ir iespēja aplūkot šos modeļus. Principā sakarīgām vienotām datu vidēm jūs ir iespēja arī dot kaut kādus uzdevumus un komunicēt ar to vienoto datu vidi. Tas būtu tāds ieteikums, kā organizēt procesu. Protams, jūs varat paprasīt arī IVC modeļus un tad viņus skatīties bezmaksas pārlūkos. Arī tāda ir iespēja. Bet tāda rekomendācija būtu skatīties, lai piegādātājs vai jūs nodrošināt vienoto datu vidi, kas spēj strādāt ar modeļiem, un tur viņus var aplūkot. Tā, vai varat padalīties pāris vārdos no savas pieredzes, kāds ir slikts BIM modelis un kā noteikti nevajadzētu modelēt? Nav tāda definīcija slikts vai labs modelis, viss ir atkarīgs no tā, kādas ir prasības, ja, un kāds ir mērķis, kā pielietot modeli. Ja. Es jums rādu, piemēram, šeit modeli, vienalga kuru. Tāmētājiem viņš varbūt ir slikts modelis, bet, piemēram, arhitektam viņš ir labs modelis, jo no viņa var iegūt būvprojektu. Tā kā viss ir atkarīgs no tā, kāds ir informācijas izstrādes un pielietošanas mērķis, kam jūs to informāciju pielietosiet. Ja. Principā, es varu teikt, ka ļoti daudz modeļu būs diezgan slikti priekš tāmēšanas vajadzībām, bet
lai paskatītos, vai tur nav sadursmes starp elementiem. Teiksim, arī zemes detalizācijas elementi var būt pilnīgi pietiekoši. Tas ir atkarīgs no tā, ko es gribētu ar to panākt. Tālāk, nākamais. Skatos, ka mēs jau tuvojamies, bet es labprāt atbildēšu varbūt vairākus jautājumus. Nē, bet es atbildēšu jūsu jautājumiem, kas te ir. Redzu, ka diezgan daudz. Vai plānojas BIM attīstībā iesaistīt arī mākslīgo intelektu tā procesa pātrināšanai? Mākslīgais intelekts, viņš ir visu laiku klātesošs, bet jāsaka godīgi, tādi super labi risinājumi šobrīd būvniecības procesā, kas varbūt nav saistīti ar kaut kādu dokumentu apstrādi un tam līdzīgi, vēl pagaidām nav. Vai arī tādos ļoti agrīnās stadijās. Ja. Nav šobrīd tā, ka jūs varat uzrakstīt, ka jums vajag tādu AVK projektu, jums viss izprojektēs. Tas pagaidām vēl nav iespējams. Bet kaut kādas atsevišķas funkcijas tur vairāk kā asistējuši un noteikti nedrīkst paļauties uz 100% šo informāciju, viņu vajag kritiski izvērtēt, ja, bet jūs varat konsultēties un saņemt kaut kādas padomas. Tas noteikti šobrīd to ir vērts izmantot. Kā es teicu, ir obligāti jāpārbauda. Tā, kādēļ BIM speciālists prasa Revit base point, internal point un survey point, lai ir uz nulles un vienā vietā, ja internal point neeksistē ārpus Revit un neeksportējas? Atbilde diezgan vienkārša, tāpēc, kad tad, kad jūs eksportējat uz IFC tiek eksportēts uz internal origin. Un ir dažādi rīki, un arī kas var nolasīt to informāciju atšķirīgi. Teiksim, vienā rīkā varbūt viss sakrīt kopā. Piemēram, šeit ir Autodesk kaut kāds viewers, tur viss sakritīs kopā, bet Solibri, piemēram, nesakritīs. Tāpēc vienmēr rekomendācija, ka visi šie 3 punkti, arī mēs to iesakām, ir vienā vietā vai pat 4 punkti sanāk. Internal, origin, project base point, survey point un kaut kas vēl. Tāpēc tā rekomendācija ir. Jo jums var likties, ka Revitā jums viss savietojās, bet IFC viss tiek eksportēts ar internal origin. Arī tur ir dažādi veidi, kā tu tagad var eksportēt. Vienkārši kaut kādā rīkā var nesavietoties, tāpēc ieteicams, ka viņi visi vienā vietā. Tā, Edgars raksta. Darbojos būvniecībā kā būvdarbu veicējs, bet vēlos apgūt padziļināt informāciju par BIM apstrādi, ne tikai skatīšanos. Tad atkal jautājums ir, kur tieši jūs domājat ar apstrādi? Ir būvnieki, kur izmanto BIM ražošanā, ir būvnieki, kas izmanto tāmēšanā, un te jāsaprot, ir tādi arī, kas kļūdas meklēt un tam līdzīgas lietas. Te jāsaprot, ko nozīmē BIM apstrāde. Tālāk jūs saprotat, kādi ir rīki, populārākie rīki šajā jomā, un tālāk, ja jūs varat mēģināt viņus kaut kādā veidā apgūt, sākumā pasīties varbūt vispārīgs video par funkcijām, pēc tam jau domāt par kaut kādām apmācībām un tam līdzīgām lietām. Viktorija raksta. Projekts ar BIM prasībām. Esošās daļas rekonstrukcija un jaunās daļas piebūve. Esošai daļai ir veikta lazerskenēšana un izveidots modelis pēc punktu mākoņa. Visas sienas bija līkas, neortogonāls, arhitekti izlīdzināja sienas ērtākai darbībai. Tāpēc tagad viņa modelis neatbilst punktu mākonim. Kā šo jautājumu risināt var ar pasūtītāju? Vai ir iespēja saskaņot šo situāciju un sniegt atšķirīgus datus no līdera? Šis ir jautājums, ar ko mums kādreiz bijuši baigas smagas problēmas. Un, diemžēl šis jautājums pirmkārt ir jārisina pēc iespējas ātrāk un sākumā. Es parādīšu vienu piemēru. Vienam no projektiem, ko mēs realizējām, tā bija Rīgas pils. Un viens no veidiem, lai izvairītos no šādas situācijas, mēs pasūtītājiem iedevām nelielu daļu no objekta uzmodelētu, lai viņi apstiprina, ka tas der. Ir viena lieta, ko es esmu secinājis, kad modelēt priekš kāda cita, kas lietos šos modeļus, nav īpaši laba doma. Teiksim, ja mēs skatāmies uz to scan to BIM procesu, ja jūs uzmodelējat, bet pēc tam kāds cits arhitekts šos modeļus lietos, es minēju par to sākumā, ka katram autoram ir savi principi, kā viņš strādā, un viņš var gaidīt kaut ko pilnīgi citu nekā to, ko jūs uztaisījāt. Līdz ar to no tā būtu tomēr jāizvērās. Teiksim, es šobrīd saku par sliktu sev, jo mēs arī dažreiz tos modeļus taisam, bet es esmu ļoti bieži novērojis, ka mēs uztaisam modeļus, pēc tam cilvēks, kas ar viņu strādā, pasaka, ka viņam nedara tas un šitais te, un sanāk, tā kā liekas darbs. Līdz ar to
tās ir principā divas pilnīgi racionālas pieejas. Mums ir bijušas situācijas, kur vajag projektu, kur ir izlīdzināti tie elementi, un lai viņus var pēc tam normāli apstrādāt, izmantot tur citiem pielietojumiem, būvapjomu iegūšanai un tam līdzīgi. Un ir gadījumi, kur vajag ļoti augstu precizitāti. Un tad attiecīgi ir jautājums, vai mēs to precizitāti iegūstam modelējot, vai mēs varam izmantot, piemēram, citas metodas, kā piemēram mešus, ja, kur šajā gadījumā visi šie elementi ir kā 3D elementi, bet viņi nav. Tas nav punktu mākonis, tas ir tā ģeometrija, un viņi tiek integrēti iekšā elementos, kas ir modelēti ar modelēšanas rīkiem, kas ir varbūt izlīdzināti un taisnāki. Un tā ir pieeja, kur mēs nonācām diskutējot ar pasūtītājiem. Mēs sakam, neviena sija šajā objektā nav taisna, neviena belve, viņi nevar uzmodelēt ar esošajiem rīkiem, un tas ir pilnīgi neracionāli. Pasūtītājs teica, ka jā, bet viņiem vajag ļoti augstu precizitāti šiem elementiem, bet viņi piekrīt, ka viņi var būt veidoti kā meši. Un tad mēs nonākam pie risinājuma. Tā kā tur ir dažādas pieejas, ko var izmantot, bet skaidrs, ka tā kā Viktorija arī min, kad ir jāizvērtē, kam tas modelis tiks tālāk pielietots un kurš viņu pielietos. Un viņam ir jāpasaka, kāda pieeja ir jāizmanto. Tā par elektriķiem un vājsprieguma inženieriem par šo jautājumu es atbildēju. Laikam, jā. Tad lasīju, ka 3D programmas, Blender, 3ds Max, UDZI nevar aizstāt vai tikt izmantos BIM nolūkumu. Kāpēc? Ar tādām 3D programmām ir iespējams panākt tieši to pašu rezultātu, kā arī Revit, AutoCAD un citām. Es varu tikai piekrist, tāpēc, ka viss ir atkarīgs no prasībām. Teiksim, vai jūs varētu izpildīt valstniekuma īpašuma prasības ar Blenderi, tur ir bišķīt jāpadomā, jo iespējams, ka arī nevarēsiet. Ja? Bet ja jums, teiksim, tāda prasība nav, un jūs tur jāiegūst, varbūt ir būvprojekts un tam līdzīgs lietas, pilnīgi iespējams, ka jūs varat to izmantot, plus jūs varbūt arī varat izmantot kaut kādu miksētu pieeju. Tāpēc šajā objektā arī mēs izmantojām, Rhino izmantojām, lai apstrādātu tos mešus un pēc tam viņus konvertētu un iedabūtu iekšā. Tas arī bija ļoti specifiska prasība izmantot AutoCAD Architecture, lai izveidotu modeli. Tā kā, ja jums kāds pasaka, jūs to nevarat lietot, bet jautājums ir, tad kāpēc? Ko tieši mēs nevarēsim izdarīt ar to rīku? Ja tur ir specifiskas prasības, ka kaut kāda apjoma jāizvelk un tam līdzīgi, tad ir jāizvērtē, vai to var izdarīt vai nevar. Un tad viens no piemēriem, kā to var izdarīt, ir vienkārši testa modulīts, ko bieži prasa kaut kāds mock-ups saucamais. Tā, tad ir pēdējie 2 jautājumi šodien. Vai esat saskāries ar Dalux un Dalux Field, QR kodi uz būvobjekta, un kāds ir viedoklis? Jā, ar Dalux mēs esam strādājuši ar QR kodiem tādā izpratnē, kā varbūt elementu piegādes organizēšana tam līdzīgi nē, bet vairāk tur ar papildināto realitāti, ar tādām lietām mēs esam strādājuši šiem QR kodiem. Atkal katrai funkcijai ir kaut kāds savs pielietojums, ja, un Dalux ir ļoti jaudīgs rīks tieši būvdarba laikā, ko lietot, un teiksim, arī apsaimniekošanas fāzē ļoti veiksmīgi var sasaistīt šos uzdevumus, kas ir, piemēram, kaut kas noplīsis, jūs nofočējat, tas aiziet uz sistēmu, kur to var apskatīt gan 2D, gan 3D vidē šo vietu un zonu. Bet ir arī atkal citi pielietojumi, kur ir saistīti tieši ar ražošanu, ka jums ir iespēja tur QR kodus pievienot ar autorīkā, un pēc tam objektā uz katras tās elementi ir šis QR kods, un, piemēram, tur jūs varat apskatīties, kurā vietā viņš precīzi ir jāmontē. Arī tādi ir pielietojumi, un zinu, ka to izmanto arī ražotāji, būvkonstrukcija ražotāji, piemēram, Latvijā. Dalux pielietojums un vajadzība, viss ir atkarīgs no jūsu darbības jomas, jūs pasūtītājs, jā, tad jums varbūt pilnīgi pietiek ar šo Dalux box versiju, kas ir vairāk projektēšanas fāzē. Savukārt, ir ļoti veiksmīgi piemēri, kur arī, teiksim, tiek organizēts process būvniecības laikā, kur ir būvuzraugs, kas ir pasūtītāja pārstāvs, pasūtītāja BIM speciālisti, piegādātāji, būvnieks, būvdarba vadītājs un viss savā starpā komunicē izmantot Dalux. Dalux ir ļoti labs risinājums, un viņu izmanto ļoti lielos arī sarežģītos projektos, bet atkal viņš ir diezgan dārgs, tāpēc ir jāizvērtē, ir arī alternatīvas, bet tas jums ir jāskatās, kādas ir jūsu vajadzības un kāda ir jūsu projekta specifika.
Nu, re, un pēdējais jautājums, uz ko es šodien atbildu, ir jūsu domas par intelektuālo īpašumu un prasībām, kas ir rakstīts līgumā. Tātad ar native file nodevumu vai visiem rasējumiem pasūtītājiem. Nu, tas ir atkarīgs no prasībām, kas ir rakstīts. Mēs vienmēr rekomendējam, tātad, ka pasūtītājiem ir jāpieprasa autoru modeļi plus IFC modeļi. Es jau minēju, IFC, piemēram, nav iespējams manipulēt nekādā veidā. Tur tas saucamais parametriskums nav iespējams. IFC modelī papildus pie tam dažreiz Revits vai cits autoru formāts var palīdzēt jums iegūt kaut kādu papildus informāciju, kas jums nav pieejama izeksportējusies, jūs esat aizmirsuši paprasīt IFC formātā. Tā kā tas var būt ļoti, ļoti noderīgi. Un attiecībā uz rasējumu un tam līdzīgi lietu bija sākumā jautājums par rasējumu sakritību ar modeļiem. Piemēram, mēs savās BIM prasībās, tā kā mēs strādājam pasūtītāju pusē, rakstam tādu lietu, kad autoru modeļiem ir jāsatur rasējumi, noformēti rasējumi, noformētas specifikācijas, jo tas ir viens no veidiem, kā var ļoti veikli pārliecināties, vai šie abi divi sakrīt, un tātad šī informācija ir ņemta no rasējumi ir iegūta vai specifikācijas ir iegūtas no modeļiem. Autortiesību pārkāpums tas nav. Visbiežāk tas ir atrunāts tādā veidā, kad ir parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, visas autortiesības pāriet pasūtītāja pusē. Tā visbiežāk tiek šis definēts. Ja, protams, tur ir kaut kādas citas, varbūt tur dizainiski jautājumi autortiesības, bet attiecībā uz modeļiem visbiežāk tas tiek definēts ar šo akta parakstīšanu. Par atbalstiem, programmatūru atbalstiem, pēdējais jautājums Mārtiņa. Es domāju, ka visdrīzāk, ka jā, bet Latvijā, starp citu, šobrīd ir, man liekas, ka 2 mēnešus atpakaļ parādījās izplatītājs Deluxam, kas arī latviešu valodā runā. Tā kā jums būtu jāsazinās ar viņiem. Es domāju, ka to noteikti var izdarīt, bet tad jautājums, vai viņi tur palīdzēs dokumentus sakārtot vai nē. Bet, principā, to var izdarīt. Tur nosacījums jums tā programmatūra ir pirmo reizi, jūs viņu lietojat droši vien. Un es iekopēšu tuliņās čatā tos kontaktus tam, kas pārstāv Deluxu. Nu tā, esam izskrējuši cauri, baigi forši, ka ļoti daudz jautājumu ir. Ko es vēl gribēju beigās pateikt, varbūt noslēdzot šo sesiju. Ja jums ir, protams, kaut kādi specifiski projekti vai kaut kādi specifiskāki jautājumi, droši varat pieteikties arī 1-1 sarunai par jūsu projektu, varam aprunāties. Tā kā droši varat rakstīt vai uzzvanīt, sarunāt tikšanos. Un tad jau mēs jums tiešām kaut kādas specifiskas vajadzības varam apspriest. Jā, jautājumi tiešām es redzu, ka varēja būt vēl, bet tad mēs noteikti atkārtosim šo jautājumu atbildu sesiju arī novembrī. Es redzu, ka ar vien vairāk tā interese pieaug, tāpēc sekojiet līdzi vai no sociālos tīklos vai e-pastos, un tad jau es aizsūtīšu jums informāciju. Un starp citu, paredzēta bija izloze aktīvākajiem jautājumu izdevējiem. Pastīsimies tā, kur es biju sagatavojis tādu brīnumu. Tā, nu noteikti Kaspars ir viens no tiem, kas uzdeva visvairāk jautājumus. Kaspars. Tagad saprast, kurš vēl. Tā. Liene. Jā, noteikti Liene uzdeva daudz jautājumus. Liene. Un... Nu, es rakstīšu Artūrs šoreiz, kā trešais. Nu, ok, laižam. Nu, re. Artūrs tad saņems piekļuvi BIM iesācējiem kursam. Ok, liels paldies par dalību. Es par to Delux speciālistu, kas ir Latvijā, es uzrakstīšu atsevišķi.
Un, jā, liels paldies par jautājumiem. Liels paldies par tiešām ļoti aktīvu iesaisti. Prieks dzirdēt, jā, apsveic Artūru. Un tiekamies novembrī uz nākamo sesiju. Tad jūs droši varat sagatavot vēl savus jautājumus, varat sūtīt arī iepriekš viņus, lai es varu arī labāk vēl sagatavoties un atbildēt. Jā, visu labu jums!